Ziņu raidījumu tikko pārpludināja sprādzienu bīstami virsraksti. Šajā piekdienā Izraela atkal bija trauksmes stāvoklī. Hezbollah apšaudīja Izraēlas ziemeļus, bet Teherānā tika aktivizētas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Un Donalds Trumps paaugstināja toni pret Irānas Islāma revolucionāro gvardi Hormuza šaurumā, dodot pavēli šaut ar mērķi nogalināt. Šajā piekdienā, 2026. gada 24. aprīlī, Tuvajā Austrumi piedzīvo vēl vienu saspringtu dienu, kuras centrālais punkts ir tā sauktā pamiera vienošanās. Tā pastāv tikai uz papīra. Uz vietas uguns turpina gruzdēt zem pelniem. Pašlaik redzama krīze, kas izplatījusies 3 frontēs. Izraela, uz kuru spiež Hezbollah, Libānā. Irāna, kas ir paaugstināts gatavības stāvoklī pašā galvaspilsētā, un Amerikas Savienotās valstis, kas pastiprina jūras blokādi pret kuģiem, kas saistīti ar Teherānu. Es tev visu to tūlīt pastāstīšu, bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts. Informācija reālaikā, augstākajā žurnālistikas kvalitātē un ar pārbaudītu uzticamību. Milsons Alves. Situācija iegūs spēku pēc tam, kad Trumps paziņoja par pamiera pagarināšanu starp Izraēlu un Libānu vēl uz 3 nedēļām. Šim pasākumam vajadzēja dot iespēju sarunām un mazināt spriedzi uz robežas. Taču gandrīz vienlaicīgi Hezbollah atkal sāka palaist raķetes uz Izraēlas ziemeļiem, apgalvojot, ka tā ir atbilde uz it kā Izraēlas pārkāpumiem. Šī informācija parādās nesenās reportāžās, kurās norādīts, ka pamiers ir pagarināts, taču joprojām ir trausls, notiek sadursmes Libānas dienvidos un uzbrukumi Izraēlas teritorijām. Visjutīgākais aspekts ir tas, ka Hezbollah reģionālajā arēnā nerīkojas viens pats. Grupējumu politiski un militāri atbalsta Irānas režīms. Un šī saikne pārvērš katru raķeti, kas palaista no Libānas, par daļu no lielāka spiediena pret Izraēlu un pret Amerikas Savienotajām valstīm. Šajā kontekstā pamieru nevar saukt par mieru. Tā ir kļuvusi par nestabilu pauzi, ko katra puse izmanto, lai izmērītu spēkus, pārbaudītu robežas un iegūtu laiku. Un tieši tur ir pati sadursme. Kamēr Vašingtona runā par sarunām, Teherāna un tās sabiedrotie uztur reģionu pastāvīgu draudu stāvoklī. Izraēlas ziemeļos sirēnas un aizsardzības sistēmas atkal tika aktivizētas pēc jauniem uzbrukumiem, kas tiek piedēvēti Hezbollah. Grupa paziņoja, ka ir palaidusi raķetes kā atbildi uz Izraēlas uzbrukumiem Libānas dienvidos. Tomēr interpretācija ir cita. Hezbollah iespējams cenšas izmantot pamieru kā vairogu, uzbrukot, kad var, un apsūdzot, kad saņem atbildi. Šī dinamika skaidri parāda, ka robeža starp Izraēlu un Libānu joprojām ir sprādzienbīstama, pat ja diplomātija cenšas radīt kontroles iespaidu. Tajā pašā laikā Irānā ceturtdienas, 23. aprīļa naktī, tika ziņots par pretgaisa aizsardzības sistēmu aktivizēšanu Teherānā. Un Irānas aģentūra MER ziņoja, ka tika dzirdētas aizsardzības sistēmas, kas reaģēja uz naidīgiem mērķiem dažādos galvaspilsētas rajonos. Citi ziņojumi vēstīja par maziem droniem un aizsardzības šāvieniem pilsētas rietumu daļā. Izraela noliedza, ka tajā brīdī veikt uzbrukumus, taču galvenais fakts paliek spēkā. Irānas galvaspilsēta tika izsludināta trauksme, un tas parāda nervozu, aizdomīgu režīmu, kas tiek spiests gan no iekšpuses, gan ārpuses. Šī detaļa ir ļoti nozīmīga. Teherāna ir režīma politiskais centrs, kad galvaspilsētā tiek aktivizētas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Pat ja Irāna vēlāk mēģinās to pasniegt kā testu vai atbildi uz maziem droniem, galvenā ziņa ir ievainojamība. Islāma revolucionārā gvarde, kas gadiem ilgi centās pārdot absolūtu svaras tēlu, tagad ir spiesti tikt galā ar noslēpumainiem droniem. Ziņos par elektroapgādes pārtraukumiem, iekšēju spriedzi un bailēm no jauniem uzbrukumiem. Tā nav tikai militāra problēma, tā ir psiholoģiska problēma režīmam. Šis ir tas brīdis, kas maina krīzes smagumu. Hormuza šaurums nav vienkārši kāds ceļš, tas ir pasaules enerģijas artērija. Kad Irāna draud kuģiem, izvieto mīnas vai izmanto mazus kuģus, lai izdarītu spiedienu uz satiksmi. Irāna ne tikai draud Izrēlai vai Amerikas Savienotajām valstīm, tā draud tirzniecībai, apgādei, jūras apdrošināšanai, enerģijas cenai un vairāku valstu stabilitātei vienlaikus. Tāpēc Trumpa atbilde bija stingra – pavēle nemainās. Irānas tauta vēršas pret Islāma revolucionārās gvardes piespiešanas mehānismu, un tieši tāpēc spriedze pieaug. Irāna cenšas atbildēt ar spiedienu Hormuza šaurumā, arestējot kravas kuģus un atbalstot bruņotas grupas. Savienotās valstis atbild ar blokādi, pārbaudēm, arestiem un tiešu militāru pavēli.
Izraela savukārt paaugstina savu spēku gatavību un brīdina, ka varētu atkal uzbrukt Irānai, ja saņems zaļo gaismu no Vašingtonas. Izraels aizsardzības ministrs Izraels Kats paziņoja, ka Izraela ir gatava atsākt karu pret Irānu. Ka Izraels aizsardzības spēki ir gatavi gan aizsardzībai, gan uzbrukumam, un mērķi jau ir iezīmēti. Šis Katsa paziņojums ir pagrieziena punkts. Tas parāda, ka Izraela neuzskata pamieru par konflikta beigām, bet gan par pārtraukumu. Un šajā pārtraukumā mērķi tiktu pētīti, aizsardzība pastiprināta un uzbrukuma spēja saglabāta Izraels valdības rīcībā. Kamēr Irānas režīms turpinās atbalstīt Hezbollah, apdraudēt jūras ceļus un uzturēt aktīvas militārās struktūras, karš var atsākties jebkurā brīdī. Amerikas pusē Donalds Trumps cenšas apvienot militāro spiedienu un sarunas. Viņš saka, ka nesteidzas noslēgt sliktu vienošanos ar Irānu. Šāda nostāja ir ar skaidru mērķi – piespiest Teherānu izvēlēties. Vai nu piekāpties galvenajos jautājumos, vai arī saskarties ar stingrāku blokādi. Irānas režīmam problēma ir tā, ka manevrēšanas iespējas kļūst arvien mazākas. Ja tas piekrīt sarunām, tas saviem radikālākajiem atbalstītājiem izskatās vājš. Ja atsakās no sarunām, pieaug jaunu uzbrukumu un vēl lielāks ekonomiskās izolācijas risks. Libānā Hezbollah cenšas saglabāt savu pretošanās stāstījumu, taču realitāte uz vietas rāda ko citu. Katrs uzbrukums Izrēlai dod iespēju smagākai atbildēji un padara pamieru uzturēšanu vēl grūtāku. Grupa paļaujas uz spiedienu, taču vienlaikus liek Libānai maksāt augstu cenu. Libānas iedzīvotāji maksā par bruņotu struktūru, kas vairāk kalpo Teherānas interesēm nekā pašas Libānas vajadzībām. Izrēlā situācija ir pastāvīgas modrības apstākļos. Ziemeļu teritorija dzīvo pastāvīgu raķešu, dronu un uzbrukumu draudu ēnā, kas nāk no otras robežas puses. Pat tad, kad pārtveršana novērš nāves gadījumus, ietekme ir dziļa. Skolas tiek slēgtas, ģimenes steidzas uz patvērtnēm, pilsētas pārtrauc ikdienas gaitas un drošības spēki uztur pilnu gatavību. Mūsdienu karš nenotiek tikai tad, kad raķete trāpa mērķī. Tas notiek arī tad, kad miljoniem cilvēku ir spiesti dzīvot sirēnu, nenoteiktības un apzināti radītu baiļu apstākļos. Irānas režīmam situācija ir bīstama, jo krīze ir izplatījusies vairākos slāņos jūrā. Ir blokāde un uzraudzība. Libanā Hezbollah riskē izraisīt lielāku Izraēlas atbildi. Teherānā tika aktivizētas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Diplomātijā Trumps neizrāda steigu, bet militārajā jomā Izraēla paziņo, ka tās mērķi ir jau atzīmēti. Tā ir smaga nasta režīmam, kas cenšas izskatīties vienots, bet saskarās ar pastāvīgu spiedienu. Galu galā šī piektdiena parāda tojos austrumos iestrēgušu situāciju un visi ir gatavībā. Irāna cenšas zastraidēt jūrā un atbalstīt bruņotus teroristu sabiedrotos. Savukārt Amerikas Savienotās valstis pastiprina spiedienu ar tiešu pavēli šaut, lai nobilinātu un pārtraukt. Pamiers, kam vajadzētu nomierināt reģionu, arvien vairāk izskatās pēc saspringtas pauzes pirms nākamā lēmuma. Nospied patīk šim video, abonē kanālu un beigās ieskaties komentāros, lai vēl vairāk iesaistītos kopienā. Milsons Alves!